Ja pie varas esošajiem krīze ir beigusies, tas nenozīmē, ka tā nu jau garām paslīdējusi arī citiem. Tā šī brīža situācija Latvijā, sevišķi jau laukos, vērtē Kocānu novada Bārzēnas pagasta iedzīvotājs Tālivaldis Eņģe. Lai gan ik reizi vēlēšanas nāk ar neskaitāmiem solījumiem par to, ka dzīve Latvijā uzlabosies, izpildīts no tā jau ir maz. Tālivaldis atzīst, ka ir skumji noraudzīties, kā lauki turpina izputēt, un tam visam pamatā jau aizvien tā pati bezdarba problēma. Šitie jau tikai pārguļam, braucam uz Valmieru strādājam. Laukos jau darba nav. Laukos, kas te ir darba, te ir divas fermas. Pārējiem arī šitie govs turēja, nolikvidēja. Tur vienam saimniekam arī 11 govs jālikvidē nost. Vajag mēsla krātos celt. Eiropa prasā tam zemniekam, viņš man nav naudas, pa ko uzcelt to mēsla krātos. Viņš jau visus govs izkāva, tagad taisa siltumnīcas, mēģinās ar dārziņiem kaut ko darīt. Lai gan būtiskas pārmaiņas nav bijušas, uz vēlēšanām Tālivaldis dosies. Galvenais, lai nekļūst vēl sliktāk. Līdzīgās domās ir arī netālu no Bārzēnas Tožās dzīvojošie. Arī tur ikdienas dzīve pēdējos gados būtiski nav mainījusies. Vietējie stāsta, apkārtnē ir dažas saimniecības, bet visiem jau darbu tās nenodrošinās. Tikai retais radis iespēju strādāt pie kāda zemnieka, bet arī tas jau pārsvarā ir sezonāla rakstura darbs. Līdz ar to situācija nevisai optimistiska. Daudzi gados jaunie pārceļas uz pilsētām vai tālāk aiz Latvijas robežām, un uz vietas dzīvot palikuši pārsvarā tikai pensionāri. Rosība šeit nav vispār nekāda. Te bezdarbs ir. Šeit ir bezdarbs. Tā kā es pensionārs, man tas nedraudz, bet šitie jaunieši jau nav viņa darbs te nekāds. Pa priekšu tā kā visu lauku bija apstrādāt, tagad kā visi aizauguši. Dzīvīt ir diezgan vienmuļi pie mums te, tāpēc, ka nav cilvēkiem darba un katrs jau neizvēlās. Un arī nedabū darbu, pēc 40 gadiem nedabū darbu. Te ir ļoti daudzi, arī tādi, kas ir vēl nav 30 nemaz izbraukājuši un atsaka vienreiz, atsaka otrais. Un tāpēc tā ir. Mēs esam pārsvarā pensionāri un ir jaunieši, jā, bet tomēr. Bet kur tad šeit var strādāt? Tikai uz Valmieru braukāt. Jeb uz kādiem purviem kaut kur, jā, kur izvadāt cilvēkus, kad ogas lasa. Māra Liniņa ir daudz sakojas līdz priekšvēlēšanu diskusijām, ar partiju programmām iepazinusies un ir arī izdarījusi izvēli, par ko balsos. Viņas cerība, lai jauniešiem būtu darbs, bet pensionāriem pienācīga viņu nopelnītā atpūta. Es esmu strādājoši pensionāri un gribētos, lai nebūtu jāstrādā pensionāram. Tas jau tomēr ir liels no svara, ja tev ir dota tā atpūta, ko tu esi nostrādājis pēc pat 40 gadiem. Ja? Un tāpēc es domāju, ka jācīnās mums ir par to, lai būtu labāk dzīve pirmkārt jau mūsu kārtas cilvēkiem, ja, tiem pensionāriem. Un tad skatos uz mazbērniem, lai nebūtu jābrauc uz ārzemēm vecākiem, lai viņiem arī būtu nodrošināts darbs un vispārējais. Tam, ka pensionāriem vajadzētu saņemt lielāku atbalstu no valsts, uzskata arī Mirdza Ēķe. Arī viņa nostrādājas turpat vai 40 gadus, bet pensija vien nedaudz pārsniedz 200 eiro. Tā ir, kā ir jāiztiek. Kam ir bērni, tam piepalīdz, ja nevar. Mēs savu laiku esam nostrādājuši un tagad pa mums ir vienalga. Tā ir. Nē, tu esi gan palaidīta. Čipā. Aplēsīsi. Un vien.